Jā. Patreiz mēs atrodamies pilsētiņā Galapagar. Es nopirku cirvi ķīniešu veikalā, jo mēs palīdzam, ko mēs darām šeit īsti. Jo skatītājs skatās noteikti šo pārraidi, tu šo, kā teikt, videoblogu. Jā, videoblogu, un atkal ir sielas krekliņš, jā, bet viņš tiek izmazgāts vienmēr, jā. Un gan arī viņš vakar sagrieza, bet mēs izglābām, lai viņš nesagriež. Viņš gribēja vienai mēsai salabot kāju. Apsiet, jā, bet mēs dvieli sagriezām. Jā, viņa kāja bija sagriezis tikai. Jā, un tad mēs sagriezām dvieli. Jā. Jā, patreiz ir, kura diena? Pirmdiena. Un jūs skatāties, un mēs gribam patāstīt, ko mēs darām šeit. Mēs sakopjam šeit vidi. Vidi. Te ir kociņi, tad jānoskauda cirvis, jāatzaro. Rekti čupiņu zemē ir, jau atzarot. Un viss cauri jūs redzat apkārt visādas pārpalas, un tās viss jāsavāc. Un šī vieta ir Galapagarā pie draudzes. Jā. Mēs vakar kalpojam svētdienā arī draudzē. Un arī aicinu, kad jūs varat aizlūgt par Spānijas Galapagar jauna dzīves vida draudzi, jo, lai Dievs svētī. Bet labi zini ir tāda, ka jauns mācītājs šeit būs. Un tad svētīgi mācītāji. Jā, gaismas pilns. Gaismas pilns, un lai Dievs dod viņiem gaismu izturot šajā draudzē. Lai atmodās visi tiešām. Lai atmostās, lai šajā pilsētā atmostās. Lai pieaug draudz. Lai pieaug. Un interesanti, kā Dievs mums vada Spānijā. Mēs bijām Palencijā, pa ceļam iebraukuši. Mums tur tā uzņēma, mums tur tā pabaroja, un mums veselu māju iedeva. Tas gan, jā. Baikers viens. Baikers, jā. Un vēl pastars, viņš bija mācītājs. Viņš bija mācītājs, baikers un mācītājs. Un viņiem ir īpaši liecība, Dievu dot. Viņi vēl 70 baikeri, kas ir kristieši. Un tas ir ābrīnojami, kā Dievs redīs. Dievs izved arī no visādiem mēsliem. Jā, viņš bija viņš narkotikas lietoja, gan arī... Metālīgs Jā, un sieva bija ar okkultām lietām saistīta. Ļoti dziļi. Ļoti dziļi, viņa bija pilnīgi tā, ka... No 16 gadu vecuma jau. Jā, gāja uz kapiem, un viņa bija grūti dzīve. Viņi vēra kapus vaļā un skatījās kā uz miroņiem. Jā, un tā, kad viņi iepaziņa Jēzu, tad viss izmainīja. Ienāca gaisma pilnībā, jā. Un tas tā ļoti brīnišķīgi. Savukārt piekdienas vakarā, kad mēs aizbraucām uz Spāniju, mēs arī gājām uz ielām, uz parku. Jā, slavējām un gājām lūgt par cilvēkiem. Kopā ar mācītāju Baikeri. Jā. Un vēl vienu citu mācītāju Eduardo. Jā. Kuram sievi ir no Vašim. Un viņiem meitas ir ar praviešu dāvanām. Jā, un bija ļoti labi, jo viņi runā perfekti angļu valodā un perfekti spāņu valodā. Jā, es varēju iet ar viņu kopā, un tur ir praktiski angļu valoda, praktiski nezinu viens šeit Spānijā. Ļoti minimāli. Un vakar tev kalpojumā Galapagar bija labi, ka mācītāja Haimī meita atbrauca un viņi tulkoja. Jā, jo viņi ir no viņi ir no citas pilsētas. Viņi atbrauc šeit uz Galapagar, lai var iztolkot. Un Dievs arī īpaši, paldies ikvienam, kas par mums lūdz, jo Dievs arī deva kādu vārdu par šīs draudzes, lai uzrunātu un stiprinātu. Varēja redzēt, kā cilvēki saņem, kā piedzīvo. Tas bija ļoti, ļoti labi. Šī draudze arī gava apakaļ tādu kā mazliet tādu triecienu. Tur sašķelšanās bija. Puses aizgāja prom. Jā, bet Dievam ir savs plāns, kāpēc viņš mums atsūtīja šeit. Un arī mēs varam arī iepriecināt un arī svētīt. Un Dievs interesanti, kā viņš sūta uz dažādām vietām. Dažādās vietās, kur tu aizēji, kur liekas, viss ir perfekts, ko mēs vispār šeit darām. Bet nāk, Dievs lieto. Bet šeit ir tik daudz visu apkārt, pasies mēsli. Mēsli, ne tikai šādi mēsli. Jā, garīgi. Garīgi mēsli, jā. Bet mēs esam atbraukuši, lai palīdzētu, lai Dievs tiešām mūs lietot, cik vien var. Jā. Dārgie skatītāji, lūdziet par mums, gan par Edgaru, gan par manu Kasparu, gan par Viktoriju un par Gintaru. Un kā mēs teicām, ka mums ir viena meitene, un ir vārdā Gintara, kura ir kopmītnēs dzīvo kopā ar Viktoriju, viņa kopā mācās vienā akadēmijā, un viņa tā kā nepazīst Dievu, bet pamazam iepazīst un atcerās. Jā, un vakar nepīpēja. Mums vienkārši Dievs varen darbojās. Varen. Un ļoti, ļoti Dievs ar viņai un vēl pie jūras vienā vietā uzrakstīja, kāda, labi,
Jā, jo visu laiku mēs sakam, Dievs tev mīl, viņai tas apnika, jo pilnībā beigās viņa pat uzrakstīja to un pateica. Un vēl interesanti bija tas, ka mēs aizbraucām uz to Palenciju, tur mācītājs tāds ritīgais, tāds bikers, un mēs tur aizējām, tur pie viena bāra pasēdē, tāds pilnīgi tādā freestylā, viņš tāds ritīgi tā savē, un iespējams viņi tā padomāja, tā beidzot ar normāliem cilvēkiem atbrauc. Mēs aizējām uz Parcinu, un ritīgi viņš ar giču paņem, ritīgi slavējam Dievu no sirds, un tad vienkārši tur gandārām, un viņš tā bļāva viņai, viņa atsācās, un viņš saka, Jesus loves you. Un tas vienkārši uzrunā, un saprot, ka tiešām Dievs mīl, un arī tevi Dievs mīl, kas tu skaties šo. Jā, mēs vakar braucām peldēties. Tas bija interesants piedzīvojums. Mēs vienos tikai atbraucām atpakaļ. Jā, jo mēs meklējām vienu vietu, kur māsas dzīvo, bet tas bija ļoti interesanti. Bet mēs aizbraucām vispirms uz ezeru, kur aizliegts peldēties, tāpēc mēs apgājām visam tam ezeram riņķī, pa upītēm, bridām un visur, un tad mēs bijām ļoti izslāpuši un gribējām padzerties un peldēties. Tad mēs aizbraucām 60 km vai 70 tālāk. Jā, uz Estepano, Toledo provincijā, un man ļoti interesanti, ka es tajā vietā biju 2 gadus atpakaļ, tieši iebraucot ar lielu komandu no Latvijas, un tieši tur bija kristības. Un īstenībā ļoti daudziem no mūsu, ko mēs šeit darām, kāpēc un tā, bet Dievs varam pagodināt. Un Dievs interesanti, ka viņš sūta atpakaļ uz kādām vecām vietām, uz kādām jaunām vietām. Jo arī tevi es vēlos iedrošināt. Gailīgi. Jā. Arī tevi es vēlos iedrošināt, arī, ja tevi, atcerieties tās vietas, kur tu esi bijis dzīvē, kādreiz, neaizmirst tos cilvēkus, lūdziet par viņiem. Jā. Un apciemojāt varbūt kādreiz, un tā. Un vēl arī ļoti svarīgi ir tas, ka netiesāt citus. Jā, tad, kad tiesā, tad rodās šaušanās un problēmas, jā. Un Jēzus māca mums netiesāt. Netiesāt, piedot, iedrošināt, mīlēt. Un tad, kad ir mīlestība, tad arī svētais gars var darboties. Jā, un tāpēc mēs arī dodamies uz dažādām vietām, pat arī tur, kur varbūt liekas kaut kas ir garam, bet mēs netiesājam. Mēs vienkārši aizlūdzam un stiprinam, jo mēs arī pat arī bieži vien... Trešoreiz Gails dziedās uz kā Pēterim. Jā, jo mēs pat arī... Ko mēs? Nē, mēs mēģinām celt draudzi vienkārši, lai Dievs dod mums piecelt katru vienu, arī paši sevi un viens otru, un tas tiešām slavu Dievam, ka mums Dievs iedod tādu interesantu komandu. Jā. Un es domāju, ka tiešām ir Dievs svētība, kad ir komanda. Kad vai maza, bet labāk ir maza, bet kad ir vienojoša, nekā liela un katrs par sevi. Tā. Jo ir labi, kad ir liela, 4. reizi. Jau. Uzkārā sistēma. Jā, varbūt tas tev ir kāda lūkšana vēlējums tiem, kas skatās. Paldies tev, Tēvs, par šiem cilvēkiem vispār, kas meklē tevi, vienkārši lūdzu tiešām pieskaries katram, tiešām, lai viņi var atdot visu, Tēvs, tev, lai nekas viņus nevelk pie zemes, Tēvs, tiešām, lai viss ir atdots tev un uzticēts, vienalga kādas lietas, tas ir mājas, naudas, Tēvs, un vispārējās lietas, kas viņam apkārt ir, Tēvs, arī par draudzēm, par tām, ka viņi nejūtās varbūt īpaši mīlētajās draudzēs, Tēvs, lai viņi meklētu iespēju celt to draudzi, Tēvs. Tāpat tu esi devis katram dāvanu, lai celtu draudzi, Tēvs, lai tiešām lūdzu sevi, lai tu iedrošini katru vienu, Tēvs, lai viņi var izmantot tās dāvanas, ko tu esi viņiem devis, lai viņi varētu celt draudzi, kaut vai tīrīt pagalmu, Tēvs, vai vienkārši apskaut kādu, vai kāds pravietojums, vai aizlūkšanas, Tēvs, vienalga kādas lietas, bet Tēvs, lai tas viss ceļ tevi, tavu vārdu, Tēvs, draudzē, tiešām, lai nāk valstība, tava kungs, lai tavs miers un prieks un patiesība ienāk iekšā un taisnība, Tēvs, tiešām ne ar zobenu, Tēvs, bet ar mīlestību un ar pilnu sirdi, kas ir pilna ticība un paļaušanos tevīm, Dievs. Tiešām paldies tev, Tēvs, par katru vienu, kas arī aizlūdz par mums, Tēvs, tiešām paldies par šīm sirdīm, Jēzus Kristus vārdā. Paldies tev, Tēvs. Jā, tiešām svētīt mums. Amen. Dievs, mēs tev lūdzam un pateicamies par ikvienu, kas patreiz skatās. Un aizlūdzu par katru, kam varbūt tās ir kāda vajadzība, kāda problēma. Ja nav miers. Un lūdzam, lai ienāk Dieva miers, lai ienāk Dieva miers, Jēzus Kristus vārdā, jā, lai ir Dieva gudrība, un lai sirds ir vienmēr pateicīga, lai mēs mīlam viens otru, lai mēs nesam gaismu, un ka mēs novērtējam un pateicamies Dievam par tām lietām, ko Dievs mums dod. Un arī tevi, skatītāji,
vēlos tiešām atgādināt. Varbūt tās aizēja pie kāda cilvēka, pie kur varbūt tas ilgi neesmu bijis. Jā. Jā. Pie mammas, pie tēta, pie brāļiem. Un aizlūdz par viņu. Bērniem, varbūt apskaut bērnus savus. Jā. Lai Dievs tev bagātīgi svētī. Jā. Paldies, ka par mums lūdziet un turpiniet lūgt, jo šajā braucienā ir tiešām, un tas, ka mēs varam izbaudīt Dieva mieru. Dieva miers ir un daudz svētības. Nē. Tik daudz svētības ir un tiešām brīnišķīgi, kā Dievs vienkārši vada un tur vienkārši, wow, kad nevar teikt tā, ka, tas ir kaut kas vienkārši tikai no mums, tas ir tikai no Dieva. Dieva žēlastība ir ļoti liela. Jā. Viņš tiešām ļoti rūpējās un jā, tiešām, wow. Slavu Dievam. Slavu Dievam.